Hello, you. I'm Laila Sanchoff, your host, and welcome to the Find You podcast, From Sick of It to Simply You. Here, our guests will tell us about their transformational journey and challenges they have faced. You also learn tips and strategies on how to do it yourself. Ready for some inspiration? Let's start. Šodienas epizode sarunājamies ar Aniku Andersoni, Deju skolas Benefīse un sociāla uzņēmuma Benefit Pro radītāju, vadītāju un horeogrāfi. Viņa jau 29 gadus nodarbojas ar deju un pastāstīs mums par savu īpašu misiju – radīt vietu, kur bērni un jaunieši var būt paši, justies pieņemti un iemācīties izcilību. Šī epizode ir tapusi sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju projekta Podcasting Based Social Impact Learning Environment, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus Plus programma. Sveika, Anika! Man ir prieks, ka tu esi podkastā. Sveika! Man arī liels prieks! Viens no maniem lielākiem brīžiem Latvijā bija pirms dažiem gadiem, kad es gāju pirmo reizi uz dziesmu svētkiem. Un es īstenībā biju ģenerāla mēģinājumā tieši deju koncertam. Un es biju kā aiz skatuves un redzēju, ka cilvēks skrien iekšā un ārā, un tas bija tik iedvesmojoši. Un es nekad nedomāju, ka es runāšu cilvēku, kas piedalījās tajā visa organizēšanā. Tā kā ir prieks šeit būt. Jā, es biju tas cilvēks, kurš ir piedalījies skolēnu dziesmu un deju svētkos kopš brīža, kad tika atvērta mūsdienu deju programma skolēnu dziesmu un deju svētkos, jo mūsdienu deju Latvijā dejo ļoti, ļoti daudz bērnu un jauniešu, un par to ir man milzīgs prieks, ka viņi savu brīvo laiku tam velta, ka viņi tajā redz mērķus un vērtības un vajadzību tur būt, un vēl lielāks prieks ir man par to, ka mūsdienu deja pārsvarā ir tendēta uz individuālu pieeju un uz tādu grupu darbu. Tas nozīmē, ka atšķirības starp tautu dejām, par kurām tu droši vien runā, ir tas, ka tautu dejas patiešām viņas no vieniem dziesmu svētkiem virzās uz otriem. Tas ir viņu lielākais mērķis un tā teikt vajadzība priekš tā. Tad mūsdienu deja katru otro mēnesi, katru otro nedēļu dodas pasaulē, startē dažādos konkursos. Un tad, kad parādījās iespēja mūsdienu dejai pārstāvēt sevi dziesmu un deju svētkos, tad vispirms bija tāds, kā mēs tagad dejosim vienu deju, visi dejotāji, mums ir sava deja, mēs gribam dejot savu deju. Un tas bija tāds liels izaicinājums jau 10. gadā, un pēc tam 15. gadā mēs pirmo reizi bijām jau Rīgā kongresnamā, kurā tika veidotas, 10. gadā bijām kongresnamā, kur tika rādīts katram savas horeogrāfijas, bet 15. gadā mums pirmo reizi bija tā unikālā iespēja startēt Ķīpsalā, lielajā hallē un tiešām radīt liela formāta dejas, kurās piedalās vairāk kā 200 dejotāji uz viena laukuma un dejo vienu stāstu, vienu ideju, vienu tehniku izpilda. Un tad, lūk, pēc tam jau 19., 18., 20., jau tas posms mums izvērtās garš, man bija tā laime, es tagad lieku ķepiņās, laime vinnēt un veidot šo stāstu un būt mākslnieciskai vadītājai dziesmu deju svētkos, mūsdienu deju programmai Augstāk par zemi. Un es biju ārkārtīgi laimīga, ka beidzot man būs iespēja parādīt savas idejas un formācijas un ekspektācijas tajā, ko var izdarīt mūsdienu deju, jo mēs tiešām dejojam ļoti labi Latvijā, bet atnāca Covid. Un tad es biju tas laimīgais vai nelaimīgais horeogrāfs, es nezinu, kā pareizi būtu saukt, lai neviens neapvainojas, kurai nācās šos svētkus izvilkt 2 gadu garumā un beigās patiešām ar saskumušu sajūtu, lai neteiktu vairāk, mēs nevis nodejojām lielformātā šo skaisto uzvedumu Augstāk par zemi, kurš tika ietverts 7 Imanta Ziedoņa vērtībās un tika ieguldīts ārprātīgs darbs, bet mums nācās veidot liela formāta, ja tā var teikt, filmu. Un es vairāk kā nedēļu braucu pa visu Latviju, filmējot katru kolektīvu atsevišķi, jo Covid nevarēja iet tuvāk viens otram, un tad beigās tapa filma. Es nezinu, vai es esmu laimīga par šo procesu, droši vien, ka īsti nē. Es bieži vien sev salīdzinu ar Eirovīzijas dziedātāju Samantu Tīnu,
kurai arī Eirovīzijas dēļ nācās nepiedalīties, vai kā nu tur pareizi sanāca. Bet viņai tika dota otra iespēja. Jā, man, diemžēl, šobrīd vēl šādas iespējas nav tikušas. Es nezinu, vai tāda dzīvē būs, un vai to man arī vajag. Bet, jebkurā gadījumā, es piedzīvoju to procesu, ka Covid laikā mēs tomēr izvilkām pēc iespējas labāko, ko vien varējām, un mūsu dejotāji tika Latvijas televīzijā filmā. Nu, kā no vienas puses, tas viss, kas notika Covid laika, kas sanāca kaut ko darīt, bija tik daudz vairāk sirsnīgi, jo tik daudz emocijām, jo, nu, beidzot mēs varam kaut ko darīt, pat ja bija, nezinu, kaut kādā klusajā telpā un ar mazāk cilvēkiem. Es pati precējos Covid laikā. Tā kā visi ar maskām, izņemot es saku, es nebūšu hotēra ar masku, neiet kopā ar kleitu. Bet, jā, bija, man liekas, ka ir cita sajūta to, kad lietas notika Covid laikā. Jā, nu tev droši vien jābučojas bijis piekrīt, ka ar masku nevar. Bet Tieši tā. par to, jā, nu tas Covid laiks, es patiešām šobrīd ar šī brīža acīm un sajūtām, es noteikti piekrītu cilvēkiem, ka tas mainīja mūsu sabiedrību, mūsu planētu, mūsu domāšanu, un tur noteikti, lai kā arī tas izklausītos, bija daudz laba, ko mēs novērtējām tieši pēc tam, droši vien, bet bija arī tādas situācijas, kas ļoti izmainīja un lika pārvērtēt savu ikdienu, un diemžēl vai par laimi, tad tas, kas notika Covid laikā, ir tās sajūtas un tās pārmaiņas, ar kurām man šobrīd, šeit sēžot un ar tevi runājot, ir jāatklāj vai jānonāk pie tām, jo tās ir mainījušas šī brīža situāciju. Un patiesībā manā gadījumā es ļoti ceru, ka pēc pāris gadiem mēs satiksimies un es teikšu, hei, atceries, mēs toreiz runājām, un tomēr tas, kas toreiz notika, tas bija par labu. Šobrīd man šādas sajūtas nav vēl. Kas tieši pašlaik notiek, kad ir tādas sajūtas? Sākot ar Covid laiku, es tagad nezinu, cik tālu es tā stāstu un eju, jo tas process jau, protams, ir milzīgs. Es esmu jau 29 gadus kā horeogrāfs, un man liekas, ka es esmu izkodusi, ja tā var teikt, un izpratusi gan bērnu un jauniešu procesu brīvajā laikā, interesēs un tādās arī sadarbību jautājumos, bet tajā laikā, kas notika Covidā, jo pirms tam mēs ar bērniem strādājām, mēs bijām lielākais deju kolektīvs Latvijā, mums bija 350 dejotāji, patiešām tas ir tiešām ļoti daudz, ja vēl piemin to, ka mēs neesam Rīga, kurā jau iedzīvotāju skaits ir liels, bet tomēr mēs esam Jelgava, tad patiešām deju skolas benefits vārds bija diezgan zināms, un daudz vecāki tieši gribēja, lai viņu bērns izglītojas un pilnveido un attīstas sevi un veidojas kā personība tieši mūsu deju skolā. Bet tad atnāca Covid, kas, protams, vienā dienā, ļoti spilgti atceros to dienu, bērni tajā dienā sēdēja lejā vardītē, tas ir tā, ka viņi stiep špagatus, viņiem celīši vaļā, un viņi sēž savas 5 minūtes, lai viņiem iestieptu saitītes. Un nākamajā dienā mums bija paredzēta tukuma kausa, ļoti liels konkurss. Un toreiz tas bija pirmais konkurss maniem mazajiem bērniņiem, un viņi sēž, viņiem vēl tērpiņi savilkt mugurā, tāds tā kā pīlītis, man bija tādi putniņi. Un man tajā brīdī piezvana un pasaka, nē, rītā nebūs. Es saku, kā nebūs? Kā var nebūt? Kā? Rekur sēž bērni, rekur viņi ir, viņi visu māk, viņi ir stāvā sajūsmā, viņi brauc uzstāties. Nē, nekas nebūs. Un es atceros, ka es tajā brīdī viņiem mēģināju pastāstīt, ka tomēr nebūs. Viņi raud, es raudu, un kopš tā brīža notika ārprātīgi lielas pārmaiņas, tāda sajūta, ka tas bija viens elpas vilciens, un mēs atradāmies uz ielas. Mēs, deju skola Benefice. Un kopš tā brīža sākot, ir notikušas ārkārtīgi lielas pārmaiņas mūsu deju skolas dzīvē, šīs pārmaiņas ir skārušas lielu daļu dejotājus, skolotājus, jelgavniekus un tā tālāk. Un tas, kur es atrodos šobrīd ar savu sociālo uzņēmumu, profesionālas ievirzes skolu, biedrību Benefit LV, ir tāds, es negribu lietot, ka zemākais punkts, droši vien, ka tā nebūtu godīgi teikt, tā nebūtu godīgi teikt, bet tomēr es esmu punktā, kas ir izaicinājumi pilns, un kas liek domāt, organizēt, ģenerēt idejas un situāciju daudz savādāk, un vispār būt, nepazaudēt un nepazust, un, es nezinu, neuzrakstīt atlūgumu, neaizbraukt uz ārzemēm, strādāt, nepamest Latviju. Tādas ļoti, ļoti liels pārmaiņas.
Ne, tas ir ļoti bēdīgs stāsts, un nav tikai stāsts, ir realitāte, ka jā, pēkšņi, nu, tie visi sapņi kaut kur nokrīt, jo vajag visu taisīt ciet, un neviens nekur neies. Tas laikam bija ļoti, ļoti sapīgi. Un īpaši, ja tu strādā ar bērniem, tu man pieminēji, ka tu strādā, lai veidotu vidi, kur bērni un jaunieši var sevi atrast, vai ne, un piepildīt sevi. Kā tu rādi vērtības caur dēju? Vai tie bērni, kas dejo, arī jūt tas vērtības, ko tu gribi parādīt? Nu, kā ir tas viss process? Man ļoti grūti būs droši vien izstāstīt tā pavisam saprotami to situāciju, jo tas tā kā virmo gaisā, bet, nu, dažādi piemēri man tomēr būs. Es pirmām kārtām esmu cilvēks, kurš arvien vairāk, arvien tā nopietnāk un pārliecinātāk uzskata, ka katra dzīves minūte nosacīt ir tomēr ļoti vērtīga. Un es saviem dejotājiem mācu, ka katrs treniņš, katra būšana šajās telpās un katrs mirklis, ko mēs veltam un, nu, tā teikt, tērējam to dārgo laiku, tas ir tāpēc, ka mēs veidojam savu nākotni, savu personību, savu enerģētiku, savu to oreolu, kas ir ap mums. Un bērni, kas pie manis jau dejo no 3 gadu vecuma, jau pat tik mazi bērniņi, mēs jau savos treniņos un nodarbībās integrējam gan uzdevumus, gan sarunas, gan tēmas, gan arī vingrinājumus, kuri nav vienkārši, mums nav tādu treniņu, kurā es saku, tagad vienkārši skrieniet, vai tagad vienkārši vēzējiet kāju. Es katru reizi, katru lietu, kuru es viņiem lūdzu izpildīt, ir paskaidrots, kāpēc. Nu, piemēram, kāpēc mēs ceļam kāju? Viņiem uzreiz ir atbilde. Viņi man stāsta, tāpēc, lai mums būtu izvērsums, tāpēc, lai mums būtu stingra muskuļa, lai mums būtu stingra korseta, lai mums būtu stingra mugura, lai mums lāpstiņas būtu vietā, lai mēs elpotu pareizi, lai mums diafragma strādātu un tā tālāk, tā tālāk. Viņi to visu jau kopš mazotnes zina. Kāpēc mums šobrīd ir vajadzīgs, lai mēs būtu spēcīgi? Kāpēc mēs tagad to kardio treniņu veicam? Nu, tāpēc, ka mēs gribam būt stipri, mēs gribam būt veseli, mēs gribam braukt uz konkursiem, mēs gribam nodejot deju ne tikai sākumā labi, kad vēl ir spēks, bet arī beigās. Par ko ir deja? Mums nekad nebūs deja, kur mēs vienkārši atnāksim un padejosim, nu, es piedodiet par izteiksmi, tā ir tā dejotāja leksika, bet vienkārši padejošu aerobiku. Tam nav laika. Tam nav laika, lai mēs vienkārši, kā es saku, patirinātos. Mēs nākam, un to, ko mēs caur deju vēlamies pateikt skatītājiem un arī pašam dejotājam, ir tā vērtība un tā tēma, par ko mēs runājam. Nu, piemēram, visspilgtākais piemērs, man liekas, visspilgtākais benefits vēsturē, ir tas, ka mēs 18. gadā izveidojām izrādi Gorodki veltījums Sibīrijas bērniem. Tā ir izrāde, kas arī man ir palikusi sirsniņā ļoti īpaši, jo tā ir arī izrāde, kuru redzēja gada balvas, dejas gada balvas žūrija, un mēs arī 19. gadā ieguvām dejas balvu. Kāpēc tas bija tik ļoti nozīmīgi priekš mums? Nu, tāpēc, ka mēs esam deju skola no Jelgavas, jo dejas balvā, nu, lielākoties īpaši arī tajā gadā, visā balvotie bija no Rīgas, un tad bija tāds pārsteigums, ko tad dara jelgavnieki. Bet ko mēs ar šo izrādi gribējām pateikt? Nu, pirmām kārtām, paši dejotāji, kuri bija vecumā no 13 gadiem līdz 20, viņi bija tie, tāpat kā Rīgas jaunais teātris, cik esmu dzirdējusi, viņi paši meklē savas lomas, viņi paši izdzīvo šo stāstu ar sevi. Un viņu uzdevums bija iet pie saviem vecvecākiem un prasīt, vectētiņi, tev arī izsūtīja uz Sibīriju? Jā, man izsūtīja. Kā tev gāja? Un tad ir asaras, un tad ir stāsti. Un mēs šo stāstus salikām kopā un izdejojām caur laikmetīgo deju. Un man liekas, šis ir ļoti vērtīgs piemērs par to, ka atrasties savā brīvajā laikā var vērtīgi un veidot savu personību. Un otrs, nemazāk svarīgs moments ir tas, ka viņi šeit ļoti labi integrējas. Viņi atrod labākos draugus, viņi atrod cilvēkus, ar kuriem līdzīgi vispār domā. Viņi zina, par ko viņi domā, viņi lasa vienādas grāmatas, mēs braucam uz operu, mēs braucam uz teātri, mēs aprunājam un izrunājam dažādus tematus, kas notiek pasaulē un Latvijā. Tas nav tikai plika dīdīšanās un plika dejošana. Tad, nu, lūk, es saku, ka šīs nodarbības ir savītas kopā prāts ar ķermeni. Un tad, kad viņi pabeidz šeit dejot, nu, es nepazīstu nevienu dejotāju, kurš nebūtu pēc tam teicis, ka benefits ir ietekmējusi viņa uzvedību,
viņa personību, viņa spriestspēju un izvēli par nākošo profesiju. Vēl pirms dažām dienām mēs dejojām Eirovīzijā, un es biju uzaicinājis dejot savus bijušos dejotājus. Un man pat bijušie dejotāji, kas šobrīd mācās par juristi, piemēram, par juristi, viņi saka, es beneficēju iemācījos tādu disciplīnu, tādu perfekcionistu. Man nedara atzīme 9, man vajag atzīme 10. Es gribu būt labākā, es gribu izprast, kā es varu palīdzēt. Un šīs ir tās vērtības, ko mēs kolektīvā, nu tā ļoti virspusēji izstāstot, mēs arī tad, nu, veidojam. Tā plaši sanāca, bet nu, tā ir tāda, kā Benefits pats saka, tā ir otra māja viņiem, otra ģimene, kurai viņi pieķerās un kurā viņi vēlas paši arī būt. Tā misija ir ļoti skaista. Īstenībā tieši nu, palīdzēt jaunatnē sevi atrast. Un vai tu domā, ka tas izmaiņas Covid laikā bija vairāk par to, ka cilvēki vienkārši, nu, viena lieta ir, kā nevarēja nākt uz nodarbībām, un laikam jau ir ļoti grūti to visu darīt attālināti, vai ne? Tā kā varētu būt, ka bišķi no tas komandas sajūta bišķi kaut kur, nu, pazuda, vai kur tieši tev liekas, ka ir izmaiņas tajā iesaistē, ka mazāk jaunieši nāk, vai, nezinu, cilvēki tagad pierodas darīt visu mājās un attālināti un nu, uz datora sēdēt, tā kā tā disciplīna vai tā iedvesma vairs nav. Zini, kā Vai ir? nav tik vienkārši, varbūt nav tik vienkārši, nu es vienkāršoju to visu. Iespējams, ka tas nav arī nemaz tik vienkārši, bet es varu atbildēt ar to, ko es esmu noskaidrojis, uzzinājis, jo man tas bija ļoti svarīgi. Nu, pirmām kārtām, tie, kas lēma par šiem ierobežojumiem, viņi pārgrieza mūsu nabas saiti. Viņi pārgrieza iespēju dalībniekiem būt tur, kur viņi jutās gaidīti, apmīļoti, uzklausīti, un viņiem vairs nebija kur iet. Viņi sēdēja Zoom nodarbībās un raudāja. Pieaugušas meitenes, 10. un 12. klase, raudāja, izslēdza kameru un teica, es nevaru. Es nevaru pie skapja vēzēt kāju špagatā. Es nevaru. Es vairs to negribu darīt. Man bija tik daudz dejotāju, kur pazaudēja mērķi vispār dzīvē kaut ko sasniegt un darīt. Es nemāku to izskaidrot, bet es esmu vīlusies tajā posmā, jo, lai kā arī tas posms būtu beidzies, jauniešiem nav atgriezusies pilna sajūta par vajadzību pēc viņiem. Man liekas, es ļoti labi noformulēju. Viņi nejūtas novērtēti un gaidīti. Un vēl vienu teikumu pateikšu. Mums pagājušajā nedēļā, piekdienā, šajā kabinetā, kur es sēžu, mums bija saruna ar vecāko dejotāju grupu. Mums bija tur tāda diskusija par dažādiem jautājumiem, un es viņiem uzdevu jautājumu, kāpēc jūs uz šejien nākat? Jo viņi ļoti bieži treniņos sāk raudāt. Saka, kāpēc tu raudi? Es netieku galā ar šo dzīvi. 15 gadu sāk raudāt. Viņi saka, es netieku galā. Es saku, kas notiek? Es nevaru skolā no manis prasa to mājas darbi, tik tur man jābūt tur. Es nevaru to visu izdarīt. Es vienkārši nevaru. Es domāju, kā var 15-gadīgs jaunietis justies tik ārkārtīgi nospiest ar visu to un nejusties pārliecināts par to, ka viņš to varēs izdarīt. No viņa pārāk daudz varbūt prasa. Un tad viena no meitenēm, diemžēl, arī sāka raudāt, un viņa teica, šī ir vienīgā vieta, kur es nāku uzreiz, līdz ko es varu, jo šeit es jūtos tiešām priecīga, laimīga, te ar mani smējās, te ar mani strādā, bet mājās vecāki kašķējas savā starpā, un es nevaru izturēt to viņu bļaušanu, es paslēpjos šeit. Nu, un tad, ja šādas vietas mums Latvijā paliek arvien mazāk, vietas, kur bērni un jaunieši var būt tādi, kādi viņi vēlas, izpausties, vienalga dzējot, dejot, dziedāt, spēlēt teātri, zīmēt, šūt, vienalga ko. Ja šādas vietas Latvijā tiek vērts ciet, tad pavisam ļoti drīz mēs attapsimies pie ārkārtīgi traģiskas situācijas, tieši kas notiks ar mūsu jauniešiem. Jo viņiem jau tā dzīve, nu kā mēs zinām, jauniešu vecums un tā, viņiem tas viss ir par daudz, no viņiem prasa par daudz. Ja nav kur iet, tad paliks mājās, ies savā istabā un tur vienkārši telefonā, nu, online paliks, un tur arī ir ļoti daudz, kas palīdz, bet ļoti daudz, kas arī nepalīdz. Nu, viņi saka, ka viņi tad sēž mājās un raud, uzliek depresīvu mūziku, raud, atrod kompānijas, kas viņus slikti ietekmē, iespējams sāk lietot cigaretes vai kaut ko citu. Jo, ko vecāki saka, kāpēc viņi vēlas, lai bērni tiek nodarbināti tieši beneficē, jo te ir tik liela tā slodze, gan mentālā, garīgā, fiziskā, ka viņiem neatliek laika
domāt un darīt kaut ko, kas varbūt nav viņiem nepieciešams tajā brīdī. Viņi tik daudz šeit dejo un piepildās ar laimes hormoniem, ka atnākot mājās, viņi izmācās un iet gulēt. Līdz ar to viņi neiet vairs tur tusēt un visādas muļķības darīt. Un tajā brīdī, kad sākās Covid, mums vispār nebija, mēs vispār šo ilgu laiku netikāmies. Un tad viņi lēnām atbira tie bērni. Un pēc tam man tik stāstīja, jā, tā meitene tagad dara to, tā meitene tur, nezinu, tur satiekas tur ar tādiem puišiem, tā meitene ir sākusi dzert, tā meitene tur tusē pa ielām. Nu jā, un vecāki droši vien ir pārslogoti ar to, ka viņiem ir darbā jābūt, un viņiem arī nav laika. Tad kam būs laika mūsu jauniešiem? Un es vienmēr uzdodu retorisku jautājumu. Paies 5 gadi, labi 10 gadi, labi 10 gadi, labi 20 gadi. Mēs būsim pensijā kaut kad, es ceru, ka tādas vēl būs, un šie jaunieši būs izauguši, un viņi sēdēs mūsu ministru vietā. Viņi taču sēdēs, kāds taču sēdēs. Un viņi būs tie, kas lems par mūsu pensijām, par labajiem darbiem, par ārstiem, kas mums pienākas, vai par sakoptām ielām. Un ja mēs šobrīd viņos neieliekam tās vērtības, ka tie ārsti ir vajadzīgi, nezinu, ka autobusā cilvēks ir jāpalaiž. Piemēram, šodien, pirms es braucu uz interviju ar tevi, es apstājos ceļa malā, jo bija nokritis onkulītis. Es vispār biju šokā, visi gāja garām. Es viņu knapi piecēlu, izsaucu ātro palīdzību, man liekas, viņam bija insults, viņš vairs nevarēja parunāt. Neviens cits to nedara. Šeit ir piemērs, kas notiek ar sabiedrību, ja mēs bērnībā viņiem to neiemācam. Vēl viens ļoti ātrs mazs piemērs. Es dejotājiem iemācu pakārt mēteļus uz pakarnāmā. Apavus nolikt tur. Ēdienu pēc ēšanas izmest kastīti ārā, pudeles nolikt depozītā. Es viņiem iemācu šādu kārtību, viņi ar šo kārtību dodas tālāk dzīvē. Ja viņiem neiemācīs citu kārtību, tad to mēs izjutīsim pēc pāris gadiem, kad viņi būs mūsu bosi. Nu, tā ļoti vienkārši un tomēr. Tā ir patiesība. Kā Latvija ir atbalstīti sociāli uzņēmumi kā tavie? Vai tu jūti to atbalstu? Vai tāpēc cilvēki domā sociālais uzņēmums, kaut gan kāds par viņiem rūpējies, bet īstenībā nekas nav. Kāda ir tava sajūta, tava realitāte? Nu, man liekas, ka es dzīvoju citā kosmosā, citā burbulī. Es tiešām tā jūtos. Un tad, brīžos, kad es aizbraucu uz sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pasākumu vai izlasu viņa ēpastus, man liekas, nē, tur visi forši sanāk un viss notiek. Bet brīdī, kad es atrodos prom no Rīgas, piemēram, Jelgavā vai vienalga kur, es diemžēl to nejūtu. Es saprotu, ka šobrīd šādi runājot, tā ir arī mana pieredze. Mēs Latvijā baidamies izteikt savu viedokli, jo mēs esam pieraduši, ka mūs nopērs, ka mūs neatbalstīs, ka tu jau par mums tur toreiz tā izteicies. Es esmu patiešām ar to saskārusies. Patiešām tā nav ilūzija, tā patiešām notiek. Un es saprotu, ka šobrīd šādi izsakoties, es iespējams sev parakstu verediktu, bet es varu teikt tikai un vienīgi savu pieredzi. Tāpat kā jebkurš cits, blakus varbūt man sēdēs cilvēks, kurš teiks, man ir cita pieredze. Bet mana pieredze šo 3 gadu laikā ir bijusi tāda, ka, protams, ir ļoti daudz dažādu semināru un kursi, kurus es cenšos dažādi apmeklēt, bet tiešām, lai es noturētu savu uzņēmumu virs ūdens, es strādāju, kā es ceļos 6 no rītā, es esmu jau pie datora, un 11 vakarā es izslēdzu WhatsApp, un tā katru dienu, un tiešām es esmu pārgurus. Es cenšos atrast kaut minūtīti šīm apmācībām, par ko es esmu ārkārtīgi pateicīga asociācijai un labklājības ministrijai un vēl dažādām citādākām iestādēm, bet, ir resursi un laiks tik, cik viņš ir. Un es ļoti gaidu, kad atvērsies Altuma programma grantu. Es ļoti ceru, ka tas būs glābiņš mūsu uzņēmumam. Tagad tūlīt tas ir karsts kartupels, tagad šodien man ļoti ir vajadzīgs šis atbalsts, lai šāda pozitīva profesionāla skola nepazustu no kartes, jo viņa jau tā kā šodien jau pazūd, viņa jau dziest ārā burtiski šodien. Un šis Altuma atbalsts mums dotu iespēju saglabāt telpas un turpināt darboties. Jo uzņēmums, kas es esmu visu laiku to uzsvērusi, ka es neesmu redzējusi labo piemēru. Protams, ir dažādi. Es zinu, ka Edmunds Veizāns ar savu deju skolu iespējams ir labāks piemērs, bet tā ir atšķirība, jo viņš ir Rīga. Un Rīgā ir maksātspējīgāki cilvēki, un Rīgā vispār ir daudz vairāk cilvēki. Bet, lūk, novados, reģionos būt deju skolas vai bērnu un jauniešu iestādes vadītājiem, pie tam privātas iestādes vadītājiem, tas ir neiespējami. Tas tiešām ir neiespējami. Jo
Vecāki, kad viņi domā par savu maciņu, kur ieguldīt savu naudu, protams, ka viņiem vienā pusē smadziņu lodes vienā pusē ir doma par to, ka jā, es savam bērnam tikai to labāko. Bet otrā pusē ir tik, cik tas maciņš ir biezs. Un tad, kad viņš ierauga, ka nodarbības maksā tik, tas nekas, ka viņš redz, ka tas ir absolūti vajadzīgs un ģeniāls un labs, bet viņš tajā brīdī izvēlēsies aizvest uz kādu varbūt valsts iestādi, neminēšu vārdā, kur dalības maksas vispār nav, bet tā ieinteresētība un tās ieguldījums vai saņemtais pretī ir, diemžēl, 0,0002%. Un šobrīd es runāju jau ar piemēriem no vecākiem. Tā nav tikai mana interpretācija. Lūk, un sociālai uzņēmumi ir tā forma. Kāpēc es pieteicos sociālajam uzņēmumam? Tāpēc, ka man Edmunds Veizāns pirmām kārtām ieteica, hei, tas tev būs ļoti labs atbalsts. Mēģini, tad mēs Covid laikā rakstījām, tur mācījāmies, darbojāmies, bet, diemžēl, kopš tā brīža es esmu saņēmis, es tagad, diemžēl, neminēšu vienas pašvaldības nosaukumu, novada pašvaldības nosaukumu, kur tieši tāda man ir e-pastā ziņa, kad es viņiem rakstīju, vai es varētu lūgt sadarbību ar jūsu pašvaldību un lūgt iespēju pēc kādām no jūsu skolas, tātad pašvaldības telpām, kurās es nodarbotos ar jūsu pilsētiņas bērniem, mācītu viņiem profesionālo deju, vai jūs mums varētu iedot telpas bezmaksas lietošanā, tātad bezatlīdzības lietošanā, kā to nosaka par iespējamu, uzsvaru par iespējamu mūsu Latvijas likumdošana, tad pretī no šīs pašvaldības es saņēmu šādu vēstuli. Es ļoti atvainojos, par ko jūs runājiet, kas ir sociālais uzņēmējs, kas vispār tāda sociālā uzņēmēja darbība ir. Un tajā brīdī man likās, es vienkārši nesapratu, kur tad lai es vēršos un kā lai es šo palīdzību saņemu. Līdz ar to, ja man jāprasa, vai es jūtu kādu atbalstu, tad es ļoti lielu atbalstu jūtu no asociācijas puses, ieinteresētību saraksti, atbalstu sarunāšanās, klases, dažādi mītingi, bet finansiālu atbalstu no valsts es nevaru nosaukt nevienu šobrīd. Es ļoti atvainojos, ja es kādu vienu esmu aizmirsus, bet šobrīd mums nav izdevies. Visi projekti, ko mēs esam rakstījuši, tas ir bijis no biedrības. Jā, mēs startējām Jelgavā sociāla uzņēmēju konkursā, bet tas bija vispār uzņēmēju konkursā, un tur mēs, paldies Dievam, ieguvām atbalstu granta formā, lai iegādātos apskaņošanas iekārtas, un par to es esmu ārkārtīgi pateicīga. Bet, ja jautājums ir par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā kā kopumu, tad es ļoti priecātos, ja būtu stingrāki noteikumi, iespējams, ka likumi, iespējams, ka kaut kādas ievirzes tieši pašvaldību darbā, lai viņi arī nāktu pretī tam darbam. Jo es jau netaisu zelta, es jau necepu zelta kūks un nedaru to sevis dēļ. Es to daru mūsu pilsētas bērnu un jauniešu dēļ, kuri pēc tam būs tie, kas lems par mūsu vecumdienām. Jā, diemžēl tur ir vēl daudz ko attīstīt. Jā, vajag iet rajonu, stāstīt par to visu jēdzienu. Tas nav ļoti sens jēdziens Latvijā, tāpēc varētu arī notikt tas nelaimes. Bet tavs stāsts parāda, cik ir iespējams sasniegt to iedvesmu, kas tev ir ar jauniešiem. Tas viss ir tik ļoti patiesība, jo tagad es esmu mamma, un es redzu, cik tas viss tie izcilība, temēt uz izcilību un mācīt labus ierādumus, cik tas ir vajadzīgs, jo, ja nav pēc tam, ļoti grūti to labot pēc tam, ja tas bērns nav tā audzināts. Es ceru, ka šī saruna iedvest mūsu cilvēkus, lai viņi arī var sapņot un arī to visu izdarīt, lai pats tas piemērs par Covidu, kā sanāca to visu deju taisīt, attālināti, ierakstīt, ceļot apkārt, vienmēr ir veids, kā darīt lietas. Un es ceru, ka šī saruna arī palīdzēs, lai vairāk cilvēki dzird par to, kas ir sociālais uzņēmums. Un pēdējais es aicinu arī klausītājus varbūt sūtīt dzimšanas dienas dāvaniņu jums, jo deju skolai būs 25 gadi šogad. Tad kā sociālais uzņēmums, varbūt cilvēki nezina, sociālais uzņēmums var saņemt ziedojumus. Tāpēc, nezinu, sūtam 25 eiro vai 2,50 vai 250, kaut kas ar 25 iekšā,
Un varbūt tas arī palīdzēs, ka metā automa programma parādās, lai jūs varat paturēt telpas, lai varat turpināt strādāt. Un liels Jā. paldies, ka tu biji šajā intervijā. Paldies tev! Jā, es tiešām esmu ļoti pateicīga, ka tu ļauj un rodi iespēju izteikties arī cilvēkiem varbūt ārpus Latvijas, varbūt netik slaveniem cilvēkiem un mums parādīties un pastāstīt to, ko mēs darām. Es tiešām aicinu vecākus ļoti daudz veltīt laiku un mīlestības, tieši mīlestības, jo caur mīlestību nāk arī atklāsmes, ko mums vajadzētu mūsu bērniņam. Un tiešām dot saviem ķipariem, saviem mīļumiem to laiku, ieklausīšanos, un tad tas tiešām atmaksāsies. Mēs redzēsim, kādas pērles un vērtības mūsu bērnos veidosies. Un kā es saku, ko sēsi, to pļaus, mans slavenākais teikums, ko es iedošu, to es saņemšu atpakaļ. Tas atnāks arī pie manis. Un es to jūtu no saviem dejotājiem. Lai cik es būtu stingra skolotāja, es tiešām esmu stingra skolotāja. Nav tādas reizes, ka viņi man nepieskrietu klāt, nav reizes, kad viņi nepieskaietu, viņi vienmēr pieskrien, apķer un pasaka, Anika, es tev ļoti mīlu. Nu, kas var būt labāks par to, vai ne? You just listened to the Find You podcast. From Sick of It to Simply You. It was wonderful to have you here. Stay tuned for the next episodes.